Pēc tam, kad mērsadznieki jau formulējuši problēmas savā pagastā, viņi liek galvas kopā, lai meklētu idejas, kā paši saviem spēkiem tās varētu risināt. Iedzīvotāju fórumā Mērsagā ieradušies ap 80 dalībnieku. Mēs būtu arī priecīgi, ja būtu atnākuši kaut vai mazāks iedzīvotāju skaits, vienkārši tas parādītu, ka cilvēki paši ir gatavi iesaistīties un paši kaut ko arī darīt. Jo nav svarīgi masa, ir svarīgi cilvēki, kas vēlas kaut ko darīt. Jo nevienmēr tur ir vajadzīgs finansējums, bieži vien ir vienkārši nepieciešama sarunāšanās. No vairākām problēmām topā izvirzās 5. Iedzīvotājiem nav pieejams mols, nepieciešams sakārtot peldvietu, radīt uzņēmējdarbības platformu, telpas jauniešiem un dažādot kultūras pasākumu piedāvājumu. Saprotot, ka pieeju molam pašiem iedzīvotājiem neatrisināt, darba grupas palika 4. Ideju vidū arī pārsteigumi. Nebiju saskārusies ar kājās lecošiem kaķiem šeit. Tas pie drošības bija tā, ka ir suņi, kas ik pa laikam staigā bez pavādas, bet kaķi, kas uzbruka, es paldies Dievam neesmu saskarusies. Bet principā jau tās vajadzības ir infrastruktūra, ceļš, apgaismojums, gājēji celiņi, skolēnu pārvietošanās, jauniešiem brīvais laiks. Tā kā visur citur. Tā kā nav nekas baigi ļoti unikāls. Liena Feldmana Mērsagā ir ienācēja, te dzīvo vien nepilnu gadu, un tieši tas raksturīgs Mērsagam. Šeit ir vietējie un aktīvie ienācēji. To varēja just arī kultūras grupā, kas jau saplānojusi 4 pasākumus savos pagalmos. Viens dzied, otrs spēlē galda spēles, cits čempions Novusā. Viņi sapratuši, kāpēc gan to neizmantot. Tas neko nemaksā, tas maksā laiku, kas diemžēl ir mūsdienās visgrūtāk izbrīvējams. Bet ja mēs secinām, ka katru otro nedēļu pie kāda mērsadznieka mājās mēs gaidām, lai uzņemtu ciemiņus, tad tas arī kopā izdosies. Negaidām no malas, daram paši. Spērsim pirmo soli, lai tos, kuri šeit gadiem dzīvo un kuriem varbūt ir tāda mazliet skepse, ko tad tie rīdzinieki te tagad, ja? Nē, mēs tieši tāpat gribam draudzēties un kopīgi pavadīt vakarus un darboties kopā. Konkrētu plānu stundas laikā radīja arī jaunieši. Jau pēc nepilna mēneša viņi nāks vēlreiz kopā, lai sāktu veidot jauniešu domi. Kas būtu ne tikai skolā saistīts, bet tā kā visur apkārt pagastam, kurš būtu gan kā brīvā pavadīšanas brīdis, telpa, un arī kā kultūras un pasākumu izveide un tā. Jūs būtu gatavi arī tur iesaistīties? Jā, es domāju, ka es noteikti. Fóruma organizatori novēroja, ka viena no spēcīgākajām darba grupām bija arī tā, kur apvienojās vietējie uzņēmēji. Viņi veidos uzņēmējdarbības platformu. Saprotam, ka tas jau mums bija visiem galvā tāds sāpīgais jautājums, ka par mums nezina. Mēs visi viens par otru nezinām. Un tad šī arī bija tā problēma, ko mēs gribam risināt. Piemēram, taisīt kopīgu bukletu, mājaslapu, tad kaut ko darīt kopīgi, lai tas finansiāli ir lētāk un ar vairāk informācijas. Daļa no organizatoriem ir ievēlēta arī Mērsaga iedzīvotāju padomē, tāpēc sola turpināt, sekot līdzi lietu virzībai, lai fórumā radītās idejas nepaliktu vien sapņu līmenī. Sanita Liepiņa, Terēza Matesone, TV9 Pakalni.